vienā no īsākajām Kuldīgas ielām, kura šobrīd bija tiešām izskatās pēc ielas un ir braucama, bet kādreiz tā iela bija slēgta, bija priekšā stabiņi un tā iela bija tukša. Jo šī gan ir Ādolfa Alunāna iela, kas, teiksim, nepārprotami liecina, bet tur klāsnītē nenācis Vīra Alunāna, bet es pieņemu, ka tur ilgušas klāsnītes izdekarotāji. Jo visos dokumentos minēt Ādolfa Alunāna iela. Tas nepārprotami varētu liecināt, ka šeit ir bijis teātris. Nu jā, vienkārši Alunāna, acīm redzot, tur vienkārši kāds kļūdījies. Nu lūk, un tad šīs, redziet, priekšā ir baltā ķieģeļu māja. Viņa tautā iesaukt par miliču māju. Jo padomu gados, tad, kad uzcēla šo māju, šeit dzīvokļi tika doti iespējas sistēmas darbiniekiem. Un viņi no viena nebaidoties, lai bērni nepasiet zem mašīnām, to jau vienkārši slēdza. Iestādīja kokus, uzlika vietas priekšā stabu, un tā iela vienkārši nebija braucama. Nu tā, tagad, priekšā šeit mums ir atkal tas 5. gada parks, bet es arī gribu izstāstīt vēl vienu stāstu. Kuldīgā šai parkā augot ozols, kurš ir iestādīts ar saknēm gaisā. Un viņš patiešām arī aug, tas ozols. Vienkārši dārznieks ir gribējis vienkārši eksperimentēt, un viņam 7 reizes nav izdevies. Tikai 7. reizē tas ozols ir ieaudzis, bet patiešām ir ieaudzis ar saknēm gaisā. Un tur var paiet, varbūt paskatīties, jo viņš patiešām izskatās mazliet jocīgs. Viņš jau šobrīd, bet tas ir bijis sen. Šeit pat blakus arī ir ēka, kas arī diezgan ilgi kalpojusi kā skolā. Šo ir būvējis uzņēmējs Jakobsons un ir izmantot ģimnāzijas vajadzībām. Tā 1879. gadā pilsētas doma to namu atpirka no viņa un tajā izvietoja meiteņu skolu. Lai iestātos skolā, bija vajadzīga kristāmzīme, kas vēl bija vajadzīgs pēdējās skolas liecība, potēšanas apliecība un kristāmzīme. Mācības notika valsts valodā. Pēc tam šeit uz laiku šis nams tika atstāts, jo pastu pārvāca no, viņš bija pasta ielā tur lejā pie domes, tad viņš pārvāca uz šejieni, bet viņš šeit uzturēs kādu gadu pusotru, pēc tam viņi pārvāca atkal uz Liepājas ielu, tur, kur vecā slimnīca ar māja Turnīti. Un tad pēc tam atkal šeit ir bijuši šī skola, ir bijusi, teiksim, pildījusi skolas funkcijas. Vairāk vai mazāk ir bijusi gan ģimnāzija, tad ir bijis internāts, un šobrīd ir bērnu jauniešu centrs, kur bērni vienkārši nāk un mācās un dzied, dejo, spēlē teātri, zīmē, līmē, krāso un tā tālāk un tā tālāk. Šī ir 5. gada iela, kas domājams savu nosaukumu ir iegūst no tā parka, kuram savukārt, kā jau es teicu, kurš savukārt savu nosaukumu ir iegūst no pieminekļa, kaut gan nav viņam nekāda sakara ar to pieminekļu. Šī iela kādreiz saukusies Ventspils iela. Acīm redzot tādēļ, ka Dādus ir tā kā uz Ventspils pusi. Jā, Ventspils iela bija tur. Šeit blakus bija noteikā ir tāds šķūnis. Bet tas arī liekas, ka vienkārši šķūnis, bet īstenībā viņš nemaz tik vienkārši nav. Jo šis ir šķūnis, kuram veidots Modris Ģelzes ir veidojis projektu. Tad, kad jūs pāriesiet no otras puses, paskatīsieties, jo šim ir arī gan lodziņi, gan tādas koloniņas, gan tāds, viņš ir pats pavisam īpašs. Tā sarkanā ēka ir bijusi žīdu pamatskola, kurā šobrīd darbojas Kuldīgas bērnu Vīgneru Ernesta vārdā. Skolā ir mācījušies, skolu ir absolvējuši tādu pazīstamu cilvēku kā solists Jānis Stroģis, operas dziedātāja Aira Rūrāne. Šajā ēkā, kas atrodas pa labi, viņa neko īsti neizceļas un viņai nav nekā īpaša. Ja vien neskaita to, ka ēka atrodas precīzi pilsētas centrā. No visiem apveceļiem mērot, no visa kā, šī māja atrodas visprecīzāk pilsētas centrā. Jā, tieši par to, ja tika runāts pārvietojot bibliotēku un sinagogu, tika teikts arī, ka lūk, šī ir tāda vieta, kur tiešām uz centru, geogrāfiskais centrs tas ir. Viss, kas atrodas ārpus Liepājas ielas, agri vai vēlu mirst. Tādā priekšā, jūs redzat, šeit kādreiz bija noliktavas, tādā īpatnējā stilā, bet, bija izveidot, kādreiz bija veikals Bērnu pasaule. Pēc tam darbojās mēbeļu veikals. Jā, tas ir šis veikals, tas ir šī ēka. Bet vienkārši visi tie veikaliņi, ik pa laikam tur ir mainījušies dažādi. Un šobrīd vienīgais, kas tur ir palicis, tā ir ķīmiskā tīrītava, kas tur darbojas, un tā ilgāku laiku nekas.
Bet visi pārējie ir vienīgi. Šī savukārt vieta atkal skvērs ir pareizticīgo baznīcas tā kā īpašums kādreiz bijis. Un redziet, šeit ir palicis tāds mūra fragments. Un visu šo teritoriju kādreiz ir šis, tāds, jā, bet tas ir palicis šāds fragments. Otrā pusē vēl ir sēta, tur var redzēt kāds no žoks ir bijis. Vai viņš ir bijis tieši tāds, man ir grūti pateikt, bet kaut kas līdzīgs. Pavisam noteikti. Nu, lūk, mēs ejam šeit. Šeit mums priekšā ir pareizticīgo baznīca. Baznīca iesvētīta 1871. gadā, un ēkas projekta autors bijis Pēterburgas arhitekts Ivans Bulanovs. Gan brālība, gan arhitekti ir atzinuši, ka vietējie meistari, teiksim, nebūs īpaši spējīgi uzcelt šādu darbu, kādu prasa baznīca. Tāpēc visi amatnieki, visi materiāli, gan viss ir vests no Krievijas. Arī paši strādnieki ņemti no Krievijas, un arī mājiņas ir bijušas atrastas. Viņi šeit ir dzīvojuši tādā savā noslēgtā kopieniņā, un vienkārši to māju cēluši. Tā vakaros sakurinājuši ugunskura, dziedājuši skumjas dziesmas, ugunskura dejojuši kāpečoku, un tā viņi lēnā garā to baznīcu ir uzcēluši. Zvani, arī, teiksim, viss ir vests no Krievijas. Lielākais zvans baznīcā ir sver ap 3 tonnām. Mēs tā izrēķinājām. Tur bija 206 pudi, un pārēķinot kilogramus, tas nāca aptuveni 3 tonnas. Vai tas tā ir, vai tas tā nav, nezināšu teikt, bet tā īpaši ar kādām, teiksim, mākslas arhitektūras, teiksim, vērtībām viņi neizceļās, bet, fakts kā tāds. Jā, viņi darbojas. Daudz gan ir maza. Aptuveni 20... Jā. Tā arī ir. Draudze ir ap 20 cilvēkiem, un dievkalpojumi notiek tikai reizi mēnesī, rītā un vakarā, bet, draudze reāli darbojas. Bet neskatoties uz to, ka tā ir maza draudze, viņi ir bagāti draudze. Jo viņiem ir piederēja ap 40 hektāriem pat zemes, un viņi, teiksim, lai dabūtu savā draudzē kaut kādus cilvēkus vairāk, viņiem deva zemīti, deva apkopšanā, teiksim tā, bet ar noteikumu, ka viņiem ir jāiestājas viņa draudzē. Šī ir viena no iespaidīgākajām ēkām Kuldīgā vispār. Šis ir tas Baltijas skolotāju seminārs. Bet tikai Rokājs vispār zina, ka šī ēka ir celta kā pareizticīgo baznīcas bērnu patvērs. Tāda liela iespaidīga ēka. Un tikai pēc tam, kad, teiksim, Baltijas skolotāju seminārs vispār dibināts Rīgā, un viņš šeit pāris gadus Rīgai darbojies. Un tad pēc pāris gadiem kungi ir nolēmuši, ka laukos dzīve ir lētāka un jaunieši ir mazāk samaitāti, un tātad labāka vide būšot viņiem šeit. Un tā, gadus atkal neatceros. Jā, viņa ir īpatnēja ar to, ka viņai fasāde neatrodas uz ielu, bet galvenā fasāde ir šeit uz sētā. Un viņai uz ielu pret ielu ir tikai sāni šai mājai. Jā, šeit tad bija atvēršanas 79 audzēkņi uzsāk mācības. Mācība valoda bija krievu valoda, bet studentiem jāmācās bija arī viola spēle. Un katrs no studentiem mācēja vismaz vienu, bet viņai daudz vairākus mūzikas instrumentus prata spēlēt. Bet viola obligāti? Jā, tas bija obligāti. Viola spēle bija obligāti jāiemācās. Jā, viņiem bija šeit arī interesanti tas, ka pušiem bija jābūt 16 gadu vecumā, viņi nāca uz skolu, un visi bija tikai puikas, gan visi pedagogi, visi apkalpojušies personas bija tikai pedagogi, un tikai virēji bija viena veca sieviete, lai puikas nekristu kārdinājumā vai kaut kā tam līdzīgi. Tad viņiem šeit bija orķestrs, tad viņi gāja zaļumos, un tā tālāk visi saģērbušies skaistās formās gāja pastaigās zaļumos tādās, tā viņiem tādas forši saviesīga dzīve šeit notika. Lūk. Jā, neskatoties jau uz lielo stingrību, semināri darbojas arī tās nelegāls pulciņš, kuri šeit puikas bija dziedājuši Ziemassvētkos Dievs svētī Latviju, un 10 audzēkņi tika tādēļ izslēgti no skolas, ka viņi bija atļaujušies dziedāt šo dziesmu. Tālāk mēs iziesim uz vienas no ielām, kur atkal savukārt ir mainīta. Tā ir tā kā Kuldīgas centrālā iela, kas 1999. gadā ir pārtapusi tikai par gājēju ielu. Un grūti ir iedomāties, ka par to ielu
teiksim, tad, kad es ierados Kuldīgā 86. vai 87. gadā, šeit bija sabiedriskais transports, un šeit kursē kaut kādi 2 vai 3 autobusi pa šo ielu. Viņi, protams, bija daļa no maršruta, bet tomēr uz Liepājas ielas, sākot no tā galā, no viena laukuma līdz otram, tur bija laukuma galā viena pietura, tad pa vidu bija vēl viena, un tur uz ārslaukuma pie Dūmas bija vēl 3. pietura. Tas liekas smieklīgi šobrīd, bet tā ir realitāte. Tad šī iela laika lokos ir saukta. Sākumā viņa ir bijusi Liepājas iela, tad vēlāk pārdēvēta par Vadoņa ielu, Kāļa Ulmaņa, teiksim, iespējā. Tad vēlāk viņa ir bijusi Otrā pasaules kara laikā Adolfa Hitlera iela, tad pēc tam viņa ir bijusi Ļeņina iela, un beigu beigās viņa ir kļuvusi atkal par Liepājas ielu, kas viņa bija sākotnēji. Nu, šī iela kādreiz bijusi ļoti maz apbūvēta. Līdz šajā mājā, kur tagad ir Klondāka, kas tik lepni tagad ir, kādreiz bijusi nabaga māja. Jā, vispār, zinām ironiju. Vai ne? Zināmā mērā, šeit līdz šai vietai bijušas mājas, bet tālāk tur ir bijuši vienkārši iežogoti tā, tādi dārziņi un vienkārši tur ielas to siluetu noteikuši tās dārzu žogi. Bet vēlāk sākusies apbūve, bet ilgu laiku nav bijis nekā. Es domāju, ka Prānova māja kādreiz. Viņš ir izvietots regulāri savā teiksim, avīzē sludinājis, ka viņš pieņem šeit savus pacientus. Bet šeit ir bijusi strādnieku arotbiedrība un kara komisariāts un viss, kas tam līdzīgs, līdz beidzot šeit izveidota policija. Jau kaut kādā 79. vai kaut kādos 70. gados valsts komisija ir atzinusi, ka šeit ir nepieciešams kapitālais remonts, ka tā māja ir briesmīgā stāvoklī, bet šis kapitālais remonts līdz šai dienai vēl nemaz nav veikts. Nu, tāpat kā Ventspilī. Jā, nekas nemainās. Šajā vietā jūs redziet tādu stendu vulkānam. Jo šeit, vai cik dīvaini neliktos, šajā vietā kādreiz bija Kuldīgā pirmais degvielas uzpildes stacija. Šeit pilsētas centrā bija šo zemes gabalu, teiksim, pa 35 latiem mēnesi izīrēs Shell Company of Latvia Ltd London. Un tad tika zemē ierekta 3000 litru benzīna tvertne, ierīkoja sūkni un uzcēla kases namiņu. Nu, lūk. Nu, tad vēl. Nu, šeit pārsvarā šie ir bijuši tirgotāji nami. Tur, kur tagad ir medus un dišu lietas, savulaik ir atradies kroks šajā ēkā. Bet pārsvarā tā kā arī tagad šeit nelielas tirgotavas tās bijušas arī, faktiski visos laikos, teiksim, pārsvarā pagājuši, 19. un 20. gadsimtā, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Ja grib dzirdēt šausmu stāstus, varu izstāstīt vienu šausmu stāstu par šo Liepājas ielas 25. namu. Kā jau es teicu, šeit bija veikaliņi, un 25. namā šeit bija delikatešu veikaliņš, kas piedējas vīram un sievai. Un tas vīrs, nezinu, vai greizsirdības uzplūdā, vai kā to sievu ir, neatceros, ko viņš tur ir izdarījis, bet nomušīs ar vienu vārdu sakot. Un pats sirdsapziņas pārmetumi viņam ir bijuši briesmīgi. Viņš ir sadzēries tos sapiecies baldriāņus un dzēris. Un veselu dienu vēl nostrādājis letas delikatešu veikaliņā. Bet tad laikam tā sirdsapziņa nav izturējusi. Viņš ir vienkārši pakāries, uzrakstījis pirmsnāves vēstuli un pakāries. Nu, lūk. Tik dramatiski, es tieši to pašu saku. Bet tas, ja vajag kādu stāstu, tad arī ir stāsts. Nu, lūk, šajā mazajā namiņā, teiksim, es sapirku, kur ir dīva tagad. Es sapirku pirmos mājassaimniecības priekšmetus, jo šeit bija kādreiz sadzīves, teiksim, tāds saimniecības preču veikals. Un es lepni nesu uz mājām tādu vāverīšu pannu, čuguna, aizvedu uz Latgali, rādīju mammai, kādu es skaistu atradu. Un viņi saka, vai tev šita tāda nav? Es domāju, ka gan jau, ka bija visur citur arī. Bet es viņu nopirku šeit. Nu, lūk, šeit mēs redzam padomu laika stila māju. Mēs šeit mazliet ņemstāsimies, jo mums tālāk mēs pa Liepājas ielas priekšu neiesim. Šai mājā, kur šeit ir tā silikāta ķieģeļu māja baltā, protams, šeit bija 3 nami. Tieši tāpat būvēti gar ielas malu kā visi pārējie, bet padomu laikā, tad, kad bija vienkārši tāds stils, ka vajadzēja vienkārši kaut ko pārbūvēt, taisīt citādākā stilā, tad nojauca 3 mājas, kas šeit bija smuki gar ielas malu, un uzbūvēja tādu pavisam no ielas līnijas atkāpušos tādu veikaliņu. Un kurā deva dzīvokļus arī, teiksim, patērētāju biedrībai vai vēl kaut kam. Skola vispār atrodas
Tur mazliet tālāk ir bērndārs. Nu, mēs iesim garām, es arī parādīšu. Tur ir bērndārs. Un, lai aiz skolas būvējot to skolu, tam bērndārza ābeļdārs ir nopostīts. Tur ir bijis bērndārzam ābeļdārs. Savukārt tas ābeļdārs savulaik ir uzstādīts kā runāt pat uz kapiem. Tāpēc saka, ka šai vietā tā kā gan skolas būvniecības laikā ir, teiksim, un vispār ir notikušas lūkākas nelaimes. Lūk, šeit bija tas bērndārs. Šis bija pienenīga bērndārs. Tagad atkal, tad, kad bērndārs slēdza, tas bums vienu brīdi stāvēja ēka tukša. Pēc tam uztaisīja pilsētas sociālo dienestu, dienas centru, man liekas, ka cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, un kaut kā līdz. Un tā, tālāk, tur vēl blakus ēkā arī darbojās tā kā vides izglītības skola, bet šobrīd tur stāv tukšs, tur bija ļoti liels siltumnīcas, kur auga dažādi tropiski augi, bet tas viss atkal, pietrūkst. Viss ir aizgājis postā un nedarbojas faktiski nekas. Tālāk priekšā tādos melni sarkanīgos kuldīgas toņos ir vieglatlētikas manēža ar 7000 kvadrātmetru lielu platību. Iniciators un galvenais finansētājs tam visam bija aizsardzības ministrija. Protams, piedalījās arī valsts un pašvaldība, un tajā laikā Kuldīgas pilsētas dome un arī rajona padome ar finansējumu, bet tā viņi ir radusies it kā viņiem vairāk aizsardzības ministrijas vajadzībām. Priekšā sarkanā ēka ir Vintlera tūku fabrika. Tā fabrika ir pa laikam, te ir uzplaukus, te ir panīkus, un viens no lielākajiem uzplaukumiem ir bijis tieši Otrā pasaules kara laikā, kad viņi ir dabūjuši pasūtījumu formu šūšanai, un tad viņiem tur ir bijusi kāstuves un krāsotavas un visādas ēku komplekss. Bet laika gaitā viņš vienkārši ir mainījies, tas ir nobrucis, nojucis, kaut kas ir. Un mainījis gan tos īpašnieks, gan visu, bet savulaik šeit bija vieta, darba vietas 300 cilvēkiem. Pēdējos gados šeit ilgu laiku darbojas arī trikotāžu fabrika Māra, un pēdējos gados šeit ir Kuldīgas tekstils šūšanas uzņēmums. Arī tagad? Arī tagad. Joprojām, man liekas, ka 150 cilvēki. Šeit mēs atkal šķērsosim Alekšupīti, šis ir kārtējs Alekšupītes tiltiņš. Lielākā daļa no viņiem ir restaurēta un atjaunota. Tāpēc laukiem smaržo. Ar vienu var teikt, ka viņi ir par šo parku. Šis kādreiz ir bijis privāta teritorija, un īpašniece ir stādījusi kokus, un tur pat ir dīķītis tālāk, bet tas dīķītis ir pārkavojies. Un šobrīd vēlāk to teritoriju paņēma tā kā pilsēta. Šeit tā kā mēģināts ir kaut ko stādīt. Pat, teiksim, koki stādīt pat no botāniskā dārza, bet viņi nav auguši. Vienkārši nezinu, vai izrakti, vai vienkārši nav auguši. Man grūti komentēt, bet tā tas ir. Šai namā ir arī pirmais Kuldīgas kino, kā jāsaka, pirmā kinozāle. Nams gan nav pārplānota, bet ir bijusi pirmā kinozāle šeit. Pēc kinoteātra slēgšanas Kuldīgā kādu laiku kino nebija, bet tad arī šeit atkal šeit par kultūras namā pārcēlās un atkal ir kinozālīte. Un var redzēt kino. Šī ir tā Rumbas ieliņa. Rumbas ieliņa? Rumbas iela, jā, kura ir veidojusies, teiksim, kurai ļoti daudz, teiksim, par Kuldīgas simbolis, es uzskatu. Šita varot pavērta palīdēt. Uita krāsot ar kādiem 50. Tā. 50 varam ar to mūru man vienmēr interesējas ir, kas tad tur īsti notiek. Un nekā īvērības cienība šeit nav.
vienīgi tik daudz, ka no otras puses tas mūžs šeit krāsotavs tāpēc bijis. Tā, kad mūs būvēja kalna ielu, piemēram, pagājumā garāļi, tad tur ir līguši kokus, un šeit ir bijis dubļāna ielīga, un tad tos savus no tiem kokiem metuši uz šīs ielīgas. Ja kāds varbūt ir redzējies vai atcerās Rīgas kinostudijas mākslas filmu Ābols upē. Jā, ir kādreiz redzēts. Vai Atspūgs ūdenī. Tagad atkal, ir divas. Tā, kur bija par to, par Iritu un par ķirurgu Malkalnu. Atspūgs. Tad ir Atspūgs ūdenī. Un tā bija tā filma, kur tā Iritā ar savu suņuku dzīvoja šajā mājā, tur uz priekšu. Un tad arī par šo ielu gāja. Un tur tās ir kaut kādas kadras, ka viņi par tiem logiem skatās, un tieši šitie te lodziņi, kas ir te augšā redzami. Šis ir pretī galā, jā? Tieši pretī galā, jā. Kuldīga vispār ir pilsēta aktrise, jo es nezinu, cik daudz ir tādas pilsētas, nu, protams, neskaitot Rīgu pašu, jā, bet mums ir aptuveni 30 mākslas filmas uzņemtas Kuldīgā. Nerunājot par dokumentālajām filmām. Tilts. Tas ir ļoti daudz. Kuldīga un Kuldīgas apkārtne. Jo te ir tāds, teiksim, laika un stilu sajaukums, jo tās mājas jau nav radušās vienlaicīgi. Tāpēc arī tādi laikmetu un stilu sajaukums vispār Kuldīgā ir. Tajā namiņā, es saprotu, jā, ir sākums slavenajam vulkānam, kur viens no Kuldīgas uzņēmējiem ir uztaisījis zēvelkoku ražotni. Bet pēc tam ir paplašinājis ražošanu un aizgāja uztaisīt tā kā vulkānu. Bet tas sākums ir bijis šeit. Tad mēs ejam šeit pa mazo Annas ielu. Šeit ir divu māsu ielas. Šī ir saukta pa Annenfeldu. Šeit ir bijušas viena Annas iela un otra Annas, mazās Annas iela. Šeit arī apbūve ir tikai vienā pusē, faktiski, jo otrā pusē ir kapi. Viņi ir, šobrīd ir Annas kapi, bet kādreiz padomājos ir bijuši miera kapi. Un šeit viss smaržo. Vajag vēl pēc lietas, vai pēc kā atnāk, un tad vispār liekas, ka tiešām šeit Kuldīgas nemaz, šeit Kuldīgas nav. Šeit būs pārbaudījums, vēl viens pārbaudījums jūsu kājām. Ja būtu lijas lietus, tad es jūs šeit nebūtu vedus, būtu izvēlējusies citu maršrutu, bet šajā gadījumā es tomēr vedīšu gan. Šī ir Vimbas iela. Es domāju, ka Kuldīga pilnīgi to godi nopelnījis. Vai ne? Jā. Optimistiskie kuldīznieki. Labi, ka ne prospekts. Vimbas prospekts. Zosu gājiens Vimbas prospektā, jā.